Reiz divi mūkie, Tanzans un Ekido, ceļoja kopā. Viņu svētie solījumi nozīmēja, ka viņi nedrīkstēja pieskarties sievietēm, un šo noteikumu viņi vienmēr ievēroja. Kad līja stiprs lietus, viņi sasniedza dubļainu ceļu. Tur stāvēja skaista jauna sieviete, nespējīga pāriet viena, izskatījās noraizējusies. Bez vārda Tanzans viņu pacēla un nesa pāri dziļajiem dubļiem. Viņš maigi nolika viņu uz sausās takas otrā pusē. Ekido vēroja, šokēts un kluss, kamēr Tanzans turpināja savu ceļojumu. Stundām ilgi Ekido nespēja runāt, viņa prāts bija pilns ar dusmām un jautājumiem. Viņš domāja par Tanzana lausto solījumu, atskaņojot ainu atkal un atkal. Viņa sirds jutās smaga no sprieduma un kairinājumu pret savu draugu. Beidzot, tuvojoties vakaram, Ekido vairs nevarēja noturēties. Kāpēc tu nesai to sievieti? Viņš izplūda ar asu balsi. Mēs esam mūkie, tas ir aizliegts. Tanzans paskatījās uz savu draugu ar maigu smaidu sejā. Es sievieti noliku pirms vairākām stundām, viņš mierīgi teica. Vai tu viņu vēl joprojām nesā, Ekido? Ekido bija apstulbis. Viņš saprata, ka Tanzans acumirklī bija atlaidis to brīdi bez jebkādām paliekošām domām. Bet Ekido bija pie tā pieturējies, nesājot savu dusmu un spriedumu nastu visu dienu. Šis spēcīgais stāsts mums atgādina, neturieties pie pagātnes, atlaidiet to. Rītdiena nes jaunas iespējas un jaunus sākumus, jāatbrīvojieties no vakardienas nastām. Ja Tanzana dziļā gudrība jūs iedvesmoja, abonējiet Latvian Repo, lai uzzinātu vairāk leģendāru stāstu. Nospiediet patīk, ja jūs šo mācību pielietosiet šodien, un komentējiet, kuru slavenu stāstu mums vajadzētu dalīties tālāk.